Sveiki, mīļie draugi! Kas ir mūsu psihes imūnā sistēma? Mēs ļoti labi zinām, ka imūnā sistēma ir aizsardzības sistēma, attīra un saglabā veselumu. Bet kas tā ir psihē? Šīs dienas tēma. Mans vārds ir Agnese Muižniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šeit par vērtīgo un godīgo sievietes dzīvē. Mūsu psihes imūnā sistēma ir pašvērtējums. Visiem no dabas ir adekvāta pašapziņa. Kā puisīšiem, tā meitenītēm. Vērtību sistēma ir augsta, taču tad ar gadiem mēs nonākam dzīves konkursos un iekrītam slazdā, kas saucas sevis labākā versija. Psiholoģijā un sabiedrībā ir šāda ideja. Man ir jāaug un jāpilnveidojas, lai kļūtu pilnīgāka. Taču, draugi, dabā tāda nav, jo tu esi veselāka, jo tu esi skaistāka. Pie tam vīrietis to jūt. Tātad, ja sieviete sāk savā ķermenī kaut ko samazināt vai palielināt, viņa dod signālu ķermenim, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, un tas sāk mainīt pat savus audus. Kad bija pusaudzes, veicu eksperimentu. Bija tikko parādījies žurnāls Cosmopolitan. Mēs tur šķirstam visus gudros sieviešu rakstus un sākam ņemties ap savu ķermeni. Viss, kas ir ne tā. Un atceros, topā bija celulīts. Skatījos, pētīju savas kājas. Celulīts, re, kur viņš, man liekas, ir, nē, nav labi ar manām kājām. Viņām ir celulīts. Tā mēs ar to ņēmāmies, runājām, nekas nemainījās. Un tad es domāju, kas būs, ja es nedēļu nepievērsīšu tam uzmanību. Man bija skuķis 11 gadi. Pēc nedēļas atceros par kājām, paskatos, viņas izskatās lieliskas, tur nav nekā. Teiksi, Agnesīt, meitenīt, nu kurš te par celulītu vairs domā mūsu vecumā? Jā, mīļās, šodien mums ir citas skaitas - migrēna, ieguņu orgānu slimības, varikozās vēnes. Tas viss ir saistīts ar nemitīgo sevis vērtēšanu. Es nenosodu, bet rādu ceļu uz dabīgu pašatveseļošanos, jo mūsu ķermenis ir ļoti gudrs. Un sievietes sistēma, jebkurā vecumā, ir tik gudra, tik vieda, ka viņa vienmēr pašatjaunojas. Ir tikai jāzina, kādus apstākļus tā radīt. Es esmu par sievietes kopšanu, izzināšanu, lai pat ģenētiku mainītu dabīgā veidā. Meitenes mērķis nav izārstēt slimības, bet ieiet sevis un savas veselības realitātē. Pašvērtējums ir kā saites, kas savāc tevi personības veidolā, un ķermenī tās ir reāli saites. Asinis, limfa, kauli, saites. Viss, no kā mēs sastāvam. Ja nemitīgi sevi vērtē, tad pat hemoglobīns būs nemitīgi lejā. Kauli sāpēs, limfmezgli un saites. Mīļās sievietes, šodien mēs ejam bojā īstu, dzīvu, padziļinātu zināšanu dēļ par sevi. Tāpēc es nevaru klusēt, un šī gada vērtīgākais projekts sievietē būs kvantu lēciens sievietes labsajūtā, kas notiks tūlīt aprīlī, kur jau pirmās tikšanās laikā tu atgūsi savas tiesības sevi augstu vērtēt, jo uzzināsi, kādus signālus tu dod no zema pašvērtējuma un iznīcini audus un kur pastāv saslimšanas risks? Kāda ir ķermeņa traucējums zemes pašcieņas dēļ? Kāda ir dzīves modeļa ar izkropļotu pašvērtējumu? Ko nekad dzīvē vairs nedarīt un iegūt augstu, veselu pašas vērtējumu par sevi? Tu sapratīsi visu par burvestībām, maģiju un lāstiem, uz ko tu strādā un pati beigsi sevi noburt. Jā, šodien ir laiks, kad vairs garas metodes, tehnikas nav vajadzīgas. Ir viena frāze, kas uzreiz dod pārliecību un atgriež sievieti dzīves straumē. Ja tu to vēlies uzzināt un saprast skaidrus soļus, kā atgūt veselu pašas vērtējumu, pievienojies šajā projektā Kvantu lēciens sievietes labsajūtā. Video ir aprakstā un arī reģistrācijas links. Uz tikšanos pavisam drīz!